Mani sauc Anna. Mans veiksmes stāsts ir saistīts ar svara zaudēšanu. Pagājušā gada februārī, tieši gadu atpakaļ, es nopirku pirmo abonementu sporta zālē un sāku nodarboties ar fitnesu un sāku ievērot pareizu uzturu principus. Un pusgada laikā es nometu 13 kg. Jā, tieši tā bija tāds klišs, ka nostrādāja, kad es gribu sākt kaut ko darīt lietas labā, kad es jau sapratu, ka man pārāk liels liekais svars, un es jau sāku vienkārši neērti justies. Sāku iet uz trenižeru zāli, kur es satiku treneri Nilu Zālīti. Un viņš bija mans lielākais pamudinājums un motivators, kurš arī ielika visus pamatus. Ja? Tas ir īstenībā sākot ar pareizu ēšanu, ar treniņiem, kā pareizi pildīt vingrinājumus, kā viņus sabalansēt, kardio treniņus ar spēku treniņiem un izturības treniņiem. Un tad, kad es jau iegāju tajā ritmā, sāku saprast, par ko lietas grozās, tad es baigi pavilkos, man tas iepatikās, un palēnām es mainīju tā kā visu savu dzīvesveidu. Un pašai par to ir ļoti liels prieks, jo rezultāti sāka parādīties jau pirmajās nedēļās un arvien vairāk un vairāk. Un tad jau pusgadu laikā es biju sasniegusi jau vairāk sevis nostādītos mērķus. Tad sākotnēji, kad es sāku nodarboties ar fitnesu, mans svars bija kādi 76, 77, pat 78 kg. Tas bija tas tā kā augstākais punkts. Un tagad es sveru 63 kg. Vislielākā motivācija man droši vien bija mans bērns, jo man viņam jārāda pareizi dzīvesveidu principi. Bet arī tas, ko laika gaitā ir jāsaprot, ka to tu nedari priekš kāda cita, bet to dari vienīgi priekš sevis. Un līdz ar to tu labi jūties. Ja tu labi jūties, tad visapkārt arī notiek jau daudz pozitīvāk.